Moduls Rīga un Velve piedāvā. Gaigoju plānāmi palaidu teksīs pārakstu kalnu, caur zaļu virsi pārakstu kalnu, caur zaļu virsi ieraugu darbā, es teikti brālišus, labdien, labdienu, gribu palīdzību, labdien, labdienu, gribu palīdzību, nosti, negribam, liksim tādu, mēs palīdzību, kur liksim tādu, mēs palīdzību. Man bija toreiz tā, ka man patiesībā bija strupceļā iepriekšējais mans projekts, un es biju tā cieši apņēmusies, ka es beigšu ar šīm lietām, un pārcēlusies biju uz Vēncpilī jau, un tā izmainījis diezgan savu dzīvi, un nolēmus, ka pielikšu punktu šīm darbībām. Ja kāds komerciāls pasākums tā vienkārši papildināt budžetu ģimenē. Un šī iespēja, manuprāt, nebija nekāda nejaušība, jo tas parādīja, ka laikam nevajag visu tā domāt, un dzīve turpinās, un bija jāveido kas jauns, un es redzēju Uldīt tādu tīri cilvēcīgu atvērtību šai jaunai sadarbībai, un tas man ļoti uzrunāja. Tieši tas, ka viņš ir nākošā paudze, aiz manis, un tā ir tā stafete, kuras varēja nodot. Un šīs tautas mūzikas piedzīvošana un tautas mūzikas ienākšana sirdī, tas ļoti noslēpumains akts, to var teikt. Tā par cilvēku, ja viņš to uztver, ja viņā notiek šis klikšķis un šī satuvināšanās ar to tautas dvēseli caur mūziku, tad tā ir svēta lieta, un man bija šis projekts jāatbalsta. Sākumā, kad mēs strādājām divatā, lielu daļu oranžīs es uzņēmos arī uz sevis. Mēs arī kopā strādājām, un tā kā radīt vidi tautas dziesmai, nepazaudējot to sākotnējo, bet radīt tādu starpnieku starp pagātni un moderno tehnoloģiju. Un cenšos arī izmantot pēc iespējas vairāk tādas modernās tehnoloģijas ar noteikumu, ka tas nenonāk kā pirmajā vietā, ka tas ir galvenais izmantot visas tehnoloģijas un mūzika pazūd no tā. Ka galvenais ir izmantot tās iespējas, lai mūzika vēl vairāk papildītos, paplašinātos. Es laikam cenšos saplūst ar visu. Tas ir ierakstā, es centos to izdarīt tā smalki, lai nav tā, lai tas viss saplūst kopā un ir viens vesels. Koncertos man ir iedota solo, tad es nostājos priekšā un spēlēju solo. Un ieraksts, man liekas, tā ir tāda smalka, detalizēta tāda, tas tāds intīms vairāk pasākums, kad klausās ierakstu. Un līdz ar to tur mums ar birotu arī bija tāda, ka neviens tā kā nelien ar to savu būtību priekšā. Šai idejai tāds bišķi cits koncepts, ka tā galvenā ir tautas dziesma, un lai viņa izskan. Un kad solo, tur mēs dzīvajā es varu nospēlēt solo un arī agresīvāk uzvesties.
aizstreiset slāgu, ojā kriakri, aizstreiset slāgu. Pirmā atslāga sarā soļeita, ojā kriakri, sāku soļeita. Otrā atslāga dzeltājas sirds, ojā kriakri, dzeltājas sirds. Trešā atslāga uzula golfu, ojā kriakri, uzula golfu. Tieši domāju, kad es tuvojos tam ar katru gadu, jo vairāk, jo šis autentiskums nāk manī caur manu dzīves pieredzi. Un arī caur to principu, ka man ir vēlēšanās vienmēr atstāt visu lieko, kad es esmu mūzikā. Un tas varbūt ir tas, kā cilvēki atpazīst manu dziedāšanu. Es tā pieļauju, ka tas tā varētu būt. Es nedomāju, ka toreiz tajos laikos, kad mēs sākām, es arī biju tajā kustībā, un es arī ļoti, ļoti dziļi tiku skarta no tā, jo es personiski izjūtu šo brīvības atgūšanu, var teikt. Visā tā nozīmē brīvība. Un es nedomāju, ka mēs toreiz zinājām, kā ir. Vai ir kāds vispār, kas to var pateikt, kā ir pareizi dziedāt. Ne, protams, ir kaut kāda stilistika, ir ornamentika, ir kaut kādi principi, kas ir balsī, tautiski dziedot. Bet tā pašā būtībā tomēr tas, ka tu dziedi un tu esi patiesis tajā un esi atbrīvots no visa liekā, tas, man liekas, tas īstais ceļš. Un šis arī tas princips, tas, kā tā ir brīvības rašana tautas dziesmā. Man nav tāda 100% pārliecība, ka es visur ietu uz un ka visi mani saprastu, uzņemtu. Varbūt tā ir mana būtība tāda, ka es neesmu tāda visiem saprotama, bet es arī pārāk netiecos uz to, un to es neuzstādu sev kā mērķi būt visiem interesanta. Man drīzāk ir tas princips palikt pašai, kāda es esmu. Man pat reizēm ir licies tā, ka vai es varu dziedāt tautas dziesmas, jo nezinu, kādi gēni manī sajaukušies. Man pat liekas, kad kas tur vai es pārstāvu arī tīri vizuāli neizskatos. Es tādu ļoti klasiski latviskas cilvēks. Jā, un tā, kas ir latviskais? Kāda ir latviska balss? Kāda ir latviska būtība? Jā, es vakardien šo jautājumu arī aizdomājos. Kā tas ir? Kā cilvēki var pateikt, ka tā ir tautas melodija un tā nav tautas melodija? Kad kaut kāds vai kods tajā ir iekšā, vai kaut kas tāds, kad viss ir, jā, šitā ir tautas dziesma, jā, šitas ir. Un, lai klausieties kaut ko citu, nē, šitas nekādā gadījumā nav tautas mūzika. Kā ir pareizi, nezinu. Ziniet, par to mēs varētu ilgi un daudz runāt, kas ir pagāniskais, kas ir tīrība. Ja, jo šī mūzika nes tīrību, tad viņa nevar būt pagāniska. Kas vispār ir pagānisks? Es šo vārdu neizprotu īsti, kas ar to tiek domāts. Man nekad tas nav īsti bijis skaidrs. Es saprotu vienīgi to, ir taisns cilvēks, ir melīgs cilvēks, ir tīras domas, ir melīgas domas, netīras domas. Ja, un šie principi man ir svarīgi, nevis tas, pie kā kurš piedar un kurš tāda man pārliecība.